Prieks par tiem, kas jau ir pievienojušies, un ceru, ka pārējie varēs redzēt šo te lekciju arī ierakstā, kam tas interesē. Jā, tātad lekcijas tēma ir uzturs un tā nozīme sportā. Un kā jau jūs zināt, mani sauc Daina, un es esmu Rīgas hokeja skolas jūsu bērnu fiziskās sagatavotības trenere. Un arī kas jau ir iepriekšējā lekcija klausījušies, zina arī manus kaut kādus citus darbiņus, kas ir saistīti par un ap šo. Un tad atgādināšu, ka es esmu arī Rīgas Stradiņu universitātes docētāja. Kādreizēji tā līdz vasarai saucās Sporta un uzturu katedra, un šobrīd līdz ar LSPA apvienošanos notiek nelielas reformas, un šobrīd tā ir psiholoģijas un pedagoģijas katedra. Lūk, un tā īsumā, protams, ka sports un uzturs iet roku rokā vienmēr, un arī mēs, sporta speciālisti, varbūt konkrētu sporta veidu treneri, varbūt virspusīgāk šīs uztura lietas pārzina, bet tomēr pārzina labi. Tad es no savas puses centīšos iedot jums pietiekoši koncentrētu un saprotamu to informāciju, kas, manuprāt, būtu svarīga jums attiecībā uz jūsu bērniem un varbūt vispār jūsu ģimenēs. Tā kā, ja jums ir kādi jautājumi, tad droši arī tos uzdodiet, būs beigās arī laiks jautājumiem, bet arī lekcijas laikā droši jūs varat uzdot jautājumus, un arī būtu labi, ja jūs iesaistītos, jo arī man būs jautājumi jums. Ok, tad sāksim. Tātad par uzturu, par sportistu uzturu kā tādu, ja jūs redzat šeit priekšā savu tādu piramīdu, kur tātad šī visa uztura piramīda, principā viņa sastāv galvenokārt no normāla ēdiena, ja, kur jūs neredzat kaut kādus našķīšus un tā, bet tas ir normāls pamatīgs ēdiens. Tad kaut kādu daļu aizņem arī sporta uzturs, protams. Par to mēs šodien mazāk runāsim, bet ja jums būs interesi, kādreiz varētu arī par to. Un tad ir kaut kādas piedevas, kas aizņem pavisam nelielu daļu, bet, protams, mūsu kontekstā tas varbūt nebūtu tik aktuāli, tas vairāk būtu pieaugušiem sportistiem, profesionāliem sportistiem, ne tik daudz bērniem un jauniešiem. Lūk, un, protams, ka arī pienācīga uztura programma ir tikpat svarīga sportistu panākumiem kā treniņu programma. Tas nenozīmē to, ka vajadzētu gluži pieturēties kā pie tādas kā programmas, bet tam uzturam būtu jābūt tādam, principā, kā dzīvesveidam. Un es ļoti labi zinu, cik ļoti vecāki lielu uzmanību velta treniņiem, bērnu treniņiem, un tik ļoti to izceļ kā dzīves svarīgāko sadaļu, ka treniņi, sports, ja, bieži vien īstenībā aizmirstot arī par uzturu, vai vienkārši gluži normāli, ka ne visi to pārzina. Ne visi arī uzskata, ka tas ir vissvarīgākais komponents sportista ikdienā, kas būtu jāiekļauj, un tātad dažādi iemesli, bet kas tad ir svarīgi, ko tad ir svarīgi ievērot, lai tas sports iet roku rokā ar uzturu, tad tas ir noteikti būt hidratētam, tātad pietiekoši šķidruma daudzums, ja, tātad dehidratēts ķermenis nespēs treniņā vai sacensībās sasniegt maksimālo rezultātu. Un svarīgi, protams, ir uzpildīt degvielu pirms treniņa, ja, tātad tie ir olbaltumi, augļi, dārzeņi, pilngraudu produkti. Par to vairāk es tur tālāk arī stāstīšu, ja, tātad maltīt 3-4 stundas pirms treniņa vai uzkoda stunda vai 2 pirms treniņa vai spēles, tad mēs arī pieskarsimies vairāk bišķiņi
bišķiņā vēlāk. Un, protams, viena no galvenajām uzturu funkcijām ir arī stiprināt imūnsistēmu. Tie būtu arī visi krāsainie augļi un dārzeņi ar augstu antioksidantu saturu, lai reducētu intensīvā treniņa laikā radušos brīvos radikāļus. Nu, lūk, ko darīt un kā to visu dabūt gatavu? Parasti pirmais jautājums cilvēkiem, kas kaut ko vairāk interesēs par uzturu, ir tāds, ko vajadzētu noņemt vispār nost, ko vajadzētu, no kā jāatsakās. Un tur tāda viena tāda stingra atbilde man nebūs, bet es vairāk par tādām uzturvielu grupām runāšu, nevis par konkrētiem produktiem. Bet tie būtu tieši runājot par sportu, jā, ierobežot transtaukus un piesātinātos taukus, ierobežot dažādu veidu arī cukurus, bet par tiem arī es izstāstīšu vēlāk, lai jūs saprotat, ka ir dažāda veida cukuri un ir tādi, kuri sportistam ir ļoti nepieciešami ikdienā un ir tādi, no kuriem vajadzētu izvairīties. Ja? Lūk, jāēd, protams, arī, lai atjaunot darbspējas, un atjaunot darbspējas var ar ogļhidrātiem bagātiem produktiem, ar olbaltumvielām, ja, 30 līdz 60 minūtes pēc slodzes vai arī vēlāk, ja, tā kā dažādi. Un tie ir arī sporta produkti. Bet par tiem arī es atsevišķi izstāstīšu, šis tādos lielos vilcienos. Ja. Kas tad ir veselīgs uzturs? Ja? Kas varētu jums likties, kas ir veselīgs uzturs? Varbūt jūs varat minēt kaut kādus piemērus, vai tas ir kāda konkrēta, vai tā ir kāda konkrēta produktu grupa, vai kaut kas jums asociējas ar veselīgu uzturu. Kas tas tāds ir? Varbūt jūs varat arī iesaistīties un kaut ko pakomentēt, nelasot uz priekšu, kas tur ir rakstīts man. Varbūt kādam ir kaut kāds komentārs. Nav komentāru, labi. Tātad veselīgs uzturs principā sastāv no visām dabīgajām uzturā esošajām uzturvielām. Galvenās ir olbaltumvielas, ogļhidrāti un tauki. Visas šīs uzturvielas ir nepieciešamas organismu funkcionēšanai. Protams, ir arī šķiedrvielas, ir minerāli, vitamīni. Ja? Tā kā mēs runājam par olbaltumvielām, ogļhidrātiem un taukiem kā galvenajām uzturvielām, kas obligāti ir jāiekļauj savā uzturā, it sevišķi sportistiem, it sevišķi jauniešiem, un kas ir ļoti svarīgi gan bērnu vecumā vispār pieredināt pie normālas maltītes, pie uzturvielu kaut kādām kombinācijām pareizām, ja es arī pēc tam stāstīšu piemērus, un nevajadzētu baidīties no taukiem vai ogļhidrātiem. Kaut kāda, teiksim, var sadalīt, ja, ogļhidrātus arī uz tādiem labiem un sliktiem, teiksim, tā vienkāršot runājot, ja, bet katrā ziņā šīs te uzturvielas ir obligātas mūsu ēdienreizēs. Lūk, tātad, kas ir kas? Šeit jūs tā kā redzat attēlus, lai apmēram saprastu, kas ir kas. Tātad pirmajā attēlā tie būs taukus vairāk saturoši produkti, vidējā bildītē tie būs ogļhidrāti, un tad pa labi būs olbaltumvielas saturoši produkti, un ir kaut kas, protams, arī ir gan vienā, gan otrā, piemēram, zivis. Tur būs gan tauki, gan olbaltumvielas diezgan lielā daudzumā. Un skaidrs, ka tas viss arī būtu savās ēdienreizēs jāiekļauj. Un, teiksim, runājot vairāk par taukiem, kāpēc tad tauki ir nepieciešami, kā atšķirt, kādi ir labi tauki, kādi netik labi tauki. Ja, tātad, pirmkārt, tauki nepieciešami pilnīgi visiem cilvēkiem, sportistiem īpaši, ja, jo ir nepieciešama šūnu atjaunošanās.
un vispār arī enerģijas vilmaiņai, un lai notiktu kaut kāda normāla procesa, organismā taukiem ir liela nozīme. Un liela kļūda ir atteikties no taukiem vispār ar mērķi samazināt, piemēram, ķermeņa masu. Tas varbūt vairāk ir sievietēm. Hokejā nebūs tik aktuāli zaudēt ķermeņa masu, ja, bet nezinu, varbūt sieviešu hokejā tas arī ir aktuāli. Bet tā tad, ja atsakās vispār no taukiem, ja, līdz ar to tad ir mazāk kalorijas, ja, jo tauki satur visvairāk kalorijas. Ja, sportā tas rezultēs ar pazeminātu enerģijas līmeni, jo ir principā traucēta visa enerģijas vilmaiņa, krītas arī imunitāte un paildzinās atjaunošanās, un tā vispār ir diezgan nepilnvērtīga. Tātad cilvēks visu laiku atrodas uz tādu nogurumu fona. Teiksim, te mēs runājam par labajiem taukiem, ko es pēc tam arī jums pastāstīšu, kas tad ir tādā vienkāršā valodā runājot, kas tad ir tie labie tauki, jo, piemēram, arī ogļhidrāti un cukuri, ja, ogļhidrāti ir cukuri, kas pārvēršas, ja tos neizlieto enerģijā, viņi pārvēršas par taukiem. Bet tas nav tas pats, par ko es tagad runāju, ja, ka tagad tie tur visu izdarīs, ja, un tas ir kaut kas cits. Šie labie tauki ir atsevišķi produkti, atsevišķas eļļas, atsevišķas produktu grupas, kuras es jums arī pastāstīšu. Lūk, un tad, lai saprastu, kur vispār nonāk tauki, jā, labie, sliktie, kā mēs sakām, tad labie, jūs jau redzat attēlā, viņi nonāk tādās organismu struktūrās, kas principā ir vajadzīgs ne tikai jebkuram normālam, parastiem, mirstīgiem cilvēkam, bet sevišķi sportistam, ja sportistam vajadzīga normāla sirdsdarbība, muskuļu vilmaiņa, kauli, stipri, jā, smadzeņu darbība, bet sevišķi komandas sporta veidos, kur ir jādomā nemitīgi visu laiku, galvā ir jābūt svaigai un iekšā procesā. Tas tātad šie te labie tauki, par kuriem es runāju, ka tie noteikti nebūtu jāizolē, un ja tiem nebūtu jāatsakās, ja, jo tie ir ļoti, ļoti svarīgi šajās te organismu struktūrās. Savukārt, sliktie tauki, kas ir transtaukskābes un arī piesātinātie tauki, tie savukārt nogulsnējas gan asinsvados, gan aknās, uzkrājas rezervēs kā viscerālie un zemādas tauki. Un šeit ir tāds moments, ka pirms mēs redzam, ka cilvēks ir pieņēmies varbūt svarā, tā kā ārēji, pirms parādās vaidziņi, pirms parādās rociņas, kājiņas lielākas, ja, tad pirms tam notiek vēl tā kā iekšējo orgānu aptaukošanās. Tas nozīmē, ka kuņģis un zarnas un aknas un viss ir apaug ar tādu nelielu vai lielu kārtiņu, un tad arī ir tāds teiciens peld kā niera pa taukiem, ja, tad tā tas viss notiek, un tas nemaz nav ar tādu labu nozīmi, jo nav nemaz tiem orgāniem tur tik forši un mīksti un jauki, viņi ir saspiesti, viņi nespēja normāli kustēties, kā viņiem vajadzētu, un līdz ar to mēs tiešām bieži arī sportā redzam aptaukojušos sportistus, varbūt negluži aptaukojušos, bet ar virssvaru. Un sievietēm tas arī ir ļoti izplatīti, it sevišķi pēc pubertātes vecumā, kad vielmaiņa drusciņi pamainās, hormoni pamainās, un vīrieši zēni kļūst tādi varbūt stingrāki un muskuļaināki, viņiem tā vielmaiņa ir ārkārtīgi ātra, un viņiem šie sliktie tauki nebūs redzami tik ļoti uz āru, bet savukārt meitenēm būs ļoti tas redzams, un tad ir šis moments, es to sauktu par tādu bīstamu, ja, kad meitenes tad viņas atsakās no visa, neēd nekādus labos taukus, ievēro kaut kādas tur olbaltumvielu tikai diētas vai vispār neko neēd un sabeidz ne tikai savu sportisko ceļu, bet arī savu veselību un psiholoģiski
teiksim, grūtāk tālāk normāli funkcionēt. Tā kā tā, vai kādam ir jautājumi kādi? Es te neredzu kaut kādas rociņas, varbūt kāds ceļ. Ok, labi, iesim tālāk. Tad par sliktajiem taukiem, tā saucamajiem, ja, piesātinātajiem un transtaukiem, tie būs visi fritētie ēdieni, tie būs kartupeļi, nageti, našķīši, vārīti eļļā, visādi čipsi, grauzdiņi un būtībā to, ko jūs redzat šeit attēlā, bet arī šķietami it kā normāls ēdiens satur šos te transtaukus, jā, cepumi, smalkmaizītes, krekeri, bulciņas, ja tur vairāk mēs runājam par palmeļu, bet, piemēram, tāda lieta kā daļēji hidrogenētie tauki, kas ir ļoti bieži jogurtos. Tas ir arī visas ātrās ēdināšanas tur iestādēs, ko var nopirkt ēdieni, ja tur visādi, kas tik tur nav, jūs paši ļoti labi zinat, un tas ir arī dažādas mērces. Un par mērcēm runājot ir tā, kāpēc es viņas vispār pieminēju, jo, piemēram, es esmu, cik man ir bijusi saskara ar bērniem, principā bērns ir gatavs ēst jebko, ja ir mērce. Ja ir mērce, ja ir kečups, ja ir kaut kāds majonēze, kas kuram garšo, bet būtībā, ja ļoti, ļoti negribas kaut ko ēst, kas ir, principā, apetīte ir, bet negaršo kaut kas, ko, tur mamma vai tētis ir iedevuši, tad piegāž klāt mērci, un var ēst, bet un arī vecākiem šķiet, kā normāli, es rekur iedevu tur, teiksim, cepeškrāsnī ceptu gaļiņu tur un rekur ir dārzeņi, lai iet tā mērce, bet īstenībā tā mērce dara skādi. Un tad man ir jautājums, vai kāds no jums var kādus piemērus varbūt izstāstīt, ko jūs varbūt savās mājās izmantojat, lietojat kaut kādas alternatīvas, veselīgas mērču alternatīvas, varbūt jums pašiem patīk visādas mērces, un kā jūs, kas ir tas, ko jūs varbūt lietojat, vai varat iedomāties, kas būtu ok. Lūdzu, droši iesaistieties. Vai kāds no šiem klātesošiem cilvēkiem arī runās šodien? Ok, labi, tā. Tad es izstāstīšu, kādas ir opcijas, ar ko var aizvietot, piemēram, majonēzi. To var aizvietot sajaucot grieķu jogurtu, piemēram, ar sinepēm, jo grieķu jogurts pats par sevi ir ļoti labs produkts. Savukārt sineps arī ir diezgan dabisks, diezgan maz cukuru saturošs. Jā, un kur es redzu čatā, tomātu pasta kečupa vietā. Jā, tomātu pastu var lietot vienīgi, viņā ir arī diezgan daudz cukurs, bet tas būtu labāk nekā kečups. Ir tādas, ir tā kā sasmalcināti tomāti. Tas bija man. Ir sasmalcināti tādi tomātiņi nopērkami, tā kā bunžās arī tos var izmantot kaut kur, bet vienmēr sakot, sajaucot kaut ko veselīgu ar veselīgu, var panākt kaut kādu foršu mērces efektu, ka viņš ir garšīgs, jā, un bērni bieži vien nemaz neatšķir. Labi, viņš redz, ka nav no pakas ierastās vēl kaut kā, bet ja to pagatavo kaut kādā tādā, foršā veidā pasniedz, tad ļoti labi tas arī garšo, un dažādu mērču variantus, kā pagatavot, jūs noteikti varat atrast internetā, ieguglējot, ja, krējums ar zaļumiem, man šeit ir čatā, jā, krējums ar zaļumiem arī ir ok, vienīgi jāatcerās, ka krējums arī ir diezgan daudz piesādinātie tauki, bet, tur ir arī savi plusi, kāpēc nē. Es teiktu, es izvēlētos labāk sportistam, es izvēlētos labāk grieķu jogurtu ar zaļumiem un ķiplociņu, jo grieķu jogurtā būs vairāk olbaltumvielas, un tas būs noderīgāk sportistam. Bet jā, tādas
Piemēram, grieķu jogurtu var izmantot vispār krējuma vietā, zupās un daudz kur. Um, Arī izstāstīšu, kāpēc man šķiet ir forši to darīt jau jauniešu un bērnu vecumā, pieradināt pie kaut kādām alternatīvām. Tāpēc, ka, piemēram, beidzot sportot, kas it kā šķiet, nu tas vēl būs ļoti tālu, un ko mēs kā vecāki jau tad, nu neko, tur jau tad pats tas bērns. Beidzot sportot, viņam jau tie ēšanas paradumi turpinās tādi paši, kādi viņam bija arī, kamēr viņš skrēja pa gaisu 24/7 gandrīz vai. Un tad šis ir tas laiks, kamēr mums šie bērni ir mazi vai jauniešu vecumā, kad mēs varam viņus kaut kā noregulēt uz to, kā tad pa dzīvi vispār tālāk ēst vajadzētu, kādam šim te uzturam jābūt. Un tas ir tā kā dzīvesveids, ja, ka mēs pieredzinām, nevis kamēr viņš ir tikai sportists un tā, bet nu visu laiku. Un arī tad beidzot sportista karjeru vai, nezinu, traumu, kad ja ir traumas vai slimošanas, jā, tad ēd normāli, turpina ēst normāli foršu ēdienu, un viss ir kārtībā, nav visādi brīnumi tur, ka pēkšņi kaut kas baigi mainās svarā vai veselībā vai kaut kāda holesterīna pieaug un tā tālāk. Nu, lūk, tālāk par labajiem taukiem. Tātad nepiesātinātie, protams, arī kaut kāda daļa piesātināto tauku ir ok. Mēs jau nevaram tā pilnīgi no visa atteikties. Visur, protams, ir kaut kāda mērenība, atslēgas vārds ir mērenība, līdzsvars, jā, tajā, ko mēs ēdam, un vienkārši šobrīd mēs runājam par to lielāko daļu, lielāko daļu, ko mēs tā kā savā ikdienā iekļaujam no uzturvielām, un tātad labie tauki būs dažādas eļļas, jā, šeit ir arī minētas, un jūs redzat attēlā, rieksti, sēklas, arī svaigs avokādo, jūs redzat, te ir gan avokādo eļļa atsevišķi, gan arī svaigs avokādo. Piemēram, avokādo eļļa, viņa ir laba ar to, ka viņa iztur diezgan augstu karstēšanas temperatūru. Viņai ir bišķiņ tāda īpatnēja piegarša, varbūt pie kuras jāpierod. Nu, tas ir kā kuram, cits to jūtas, cits vispār nejūt un ir baigi forši. Bet viņi iztur augstas temperatūras, un, piemēram, ja ir eļļas, kuras karsējot pārvēršas par transtaugskābēm, tad avokādo eļļa, viņa līdz kaut kādiem grādiem saglabā savas īpašības labās, jā, un viņu var lietot kulinārijā, un to jūs arī varat informāciju atrast, cik tad konkrēti ir tie grādi, kuros var to olīvu eļļu karsēt. Ja, nu, piemēram, linsēklu eļļa, nu, tur ir arī mērenās devās, svaigā veidā viņu nekarsē, viņa būs ar visaugstāko nepiesātināto tauku daudzumu, un tad ir arī tāda MCT eļļa, kas ir arī, teikšu, meklējiet vairāk internetā, jo vienkārši nav tik daudz laika, lai izstāstītu ļoti sīki smalki par šīm teļļām, bet tā ir eļļa, kas iegūta no kokosriekstu eļļas. Tradicionāli kokosriekstu eļļa ir piesātinātie tauki un satura visvairāk tieši piesātinātos taukus, kas tā kā varbūt nebūtu tik labi mums, bet tieši MCT eļļa, viņai ir tādas labās īpašības, teiksim tā. To jūs varat droši atrast, un par to rakstu ir ļoti daudz. Rieksti, sēklas, jā, svaigs avokādo, kā es jau teicu, un arī zivis. Treknākas zivis, mazāk treknas zivis. Protams, lasis ir tāds klasiska izvēle. Zinu, ka ne visiem bērniem un vispār cilvēkiem garšo zivis, bet tie, kas ēd, tie tad ēd, un viss ir forši. Galvenais neaizmirst to ne tikai kaut kādos jaunajos gados uzlikt uz galda, bet arī iekļaut reiz pa reizei iknedēļas uzturā. Labi, iesim tālāk. Ja ir kaut kādi jautājumi droši, es paskatīšos, kas ir čatā. Sveiki. Sveiki. Jā. Jautājums par lasi. Kādu labāk cepto vai svaigo, vai gan tā var dot?
Gan tā, bet labāk, ja jūs cepat, tad cepeškrāsnī cept, lai viņš tur, nu, kā saka, necepās uz eļļas kaut kādā pannā, ja, kur veidojas, nu, kaut kādi piecepumi klāt. Cept cepeškrāsnī, bet vispār vārīts lases ļoti garšīgs ir un ļoti labi ēst. Vārīts būtu vislabāk. Svaigā veidā arī, nu, ja ēd vienīgi svaigā veidā, nu, cik tur apēdīs, bišķiņ tur uz maizītes var uzlikt, bet nu, tā īsti daudz jau nevar dabūt iekšā, bet kaut kādus 100-200 gramus var uzvārīt un ļoti garšīgi. Viņš ir ļoti ātri pagatavojams. Bet, nu, uz pannas būtu tas pēdējais variants. Tā, Pauls raksta, ka viņam patīk visu ēst ar kečupu. Jā, es tev piekritīšu, jo arī man patīk visu ēst ar kečupu, bet es cenšos tomēr nu, padomāt, kas ir tas, ko varētu ēst arī bez kečupa, jo īstenībā katram ēdienam ir sava kaut kāda unikālā garša, un būtu feini, ja mēs dzīves laikā iemācītos sagaršot katram produktam to unikālo garšu, un iemācītos ēst bez kaut kādām piedevām, ja, kas ir kečups, kas ir kaut kādi tur vēl klāt kaut kas tomēr nomāc to dabīgo. Nu tā, labi, tālāk par ogļhidrātiem. Tā, tūlīt es aizskrēju. Par ogļhidrātiem. Tātad jūs atceraties, es teicu, mums ir tauki, ogļhidrāti un olbaltumvielas, un ogļhidrāti būtībā visi ogļhidrāti, tie ir arī cukuri. Tas ir tas pats. Ogļhidrāts ir sinonīms cukuram. Kāpēc? Tāpēc, ka visi ogļhidrāti, kas nonāk mūsu organismā, viņi pārvēršas par cukuriem, par glikozi, un viņi mums dod enerģiju. Un ja mēs šo enerģiju neliekam lietā, tad šī enerģija, šie ogļhidrāti, šie cukuri pārvēršas par taukiem. Par tiem taukiem, kas mums galīgi nav vajadzīgi, tāpēc arī nu, sportisti bieži vien kaut kur saklausās, sagrābstās, ka vajadzētu atteikties no ogļhidrātiem, ja grib tur kaut kādas iegūt slaidākas aprises vai nomest tur riepiņu vai kaut ko vēl. Bet te ir jāsaprot, nu, no kādiem ogļhidrātiem atteikties. Un kādreiz Amerikā bija tā, ka vispār Amerikas Savienotās valstīs ir diezgan liela problēma ar aptaukošanos, un tad kaut kādos tur gados viņi tur atteicās, izdomāja, ka nu tad bez taukiem, visu bez taukiem, nu, ka tauki ir tas, kas nu visu tur to slikto dara. Bet kaut kā cilvēki neiedziļinājās tajā, ka īstenībā, nu jā, tauku nav, bet cik daudz ir cukuri, ja, un tāpat arī kaut kādos veikalu plauktos ir pat mums, tepat Latvijā ir visādi jogurti un kas tik vēl, kur rakstīts, tur nav tauku, samazināts tauku saturs, tur vēl kaut kas, un tad paskatoties uz to sastāvu, kas tur ir, īstenībā ir šausmīgi daudz cukurs klāt, kas vispār pārsniedz kaut kādu ikdienas normas. Un loģiski, ka tas pats vien tauks ir, kurš vienkārši, nu, tas ir cukurs, kurš pārvērtīsies par taukiem, jā, un tad līdz ar to nekas tur, neviens tur slaidāks Amerikā nekļuva, un skaidrs, ka tas atteikšanās no taukiem bums ne pie kā laba nenoveda, jo vienkārši cilvēki pārslēdzās uz ogļhidrātiem. Nu, lūk, bet kāpēc ogļhidrāti ir svarīgi sportā? Tāpēc, ka tā ir principā svarīgākā uzturviela fiziskai un garīgai aktivitātei. Tas ir galvenais organisma enerģijas avots, kas dod vai nu tūlītēju enerģiju, vai pakāpenisku enerģiju, bet, protams, nu, sports pats par sevi jau ir, nu, tā ir enerģija, ja, un skaidrs, ka mums to vajag. Mums to vajag arī, nu, arī treneriem vajag ogļhidrātus, lai varētu vadīt treniņus pedagogiem skolā. Tur, nu, jebkuram cilvēkam, kuram ir kaut kāda ne tikai fiziska, bet arī garīga slodze un piepūle, ja, tad tie ogļhidrāti ir ļoti, ļoti nepieciešami. Un ogļhidrāti, es jau pieminēju, ka tas ir sinonīms cukuriem. Viņi iedalās divos veidos. Ir vienkāršie ogļhidrāti un saliktie ogļhidrāti. Un vienkāršie ogļhidrāti tā būs ātrā un tūlītēja enerģija, principā līdz stundai. Tie ir produkti ar augstu glikēmisko indeksu. Tas ir
teiksim tā, viņš uz brīdi rendē tādu ātru izsākumu, notiek insulīna izsviede asinīs, ja, un cilvēks uz brīdi viņam tā kā ir labāk. Uz brīdi ir labāk, forši, jā, nu tas uz kaut kādu, nu, pat citreiz ir produkti, kas tikai uz kādām 5 minūtēm var palīdzēt ar enerģiju, jā, vai kaut kādā veidā apmierināt mūsu smadzenes, kuras ir vienkārši atkarīgas no šiem te ātrajiem cukuriem. Nu, un tad šie vienkāršie varbūt nebūtu tā labākā izvēle katru dienu, bet arī minēšu, kur tālāk prezentācijā minēšu, kuros momentos tos mēs varam lietot tieši sporta kontekstā, ja? Bet vairāk gribētu vērst jūsu uzmanību uz saliktajiem ogļhidrātiem, kas ir tas nozīmē, ka tie ir produkti ar vidēju un zemu glikēmisko indeksu, vairāk tā kā ar zemu glikēmisko indeksu. Tā būs enerģija ilgākam laikam. Pēc tās nerodas ātri izsalkums, tas nebūs tā kā apēdīs, un pēc 5 minūtēm vajadzēs vēl vienu. Nu, piemēram, iedomājieties, ja jūs ēdat, nu, kurš no jums ir ēdis, pieņemsim, brūnos rīsus, nu, nav tā, ka baigi gribas pēc tam viņus vēl, nu, paēd, nu, tas vēders ir pilns, nu, viss forši, var kaut ko darīt. Bet, piemēram, ja mēs apēdam, nu, snikerīti vai kaut kādu, nu, kas, nu, kuram garšo kaut kāds, nu, vīnogas kaut vai, ja, tad gan ir tā, ka vienu, otru, trešo, ceturto, piekto, un aiziet jau paka apēdas un gribas vēl, un to kaut kā vairs nav, tā vairs arī nav enerģijas un prieka. Nu, lūk, un, protams, ka mūsu organismam daudz veselīgāk, izdevīgāk un foršāk ir baroties no tās degvielas, kas ir saliktie ogļhidrāti. Tātad tā ir tāda degviela, kas dod enerģiju ilgākam laikam, respektīvi, ja mēs salīdzinām to ar automašīnu, tad, nu, mēs ar to salikto degvielu varam aizbraukt vienkārši tālāk. Braukt tālāk, bez nekādas raustīšanās, mierīgi, lēzeni braukt tā kā pa šosei. Ja mēs ēdīsim vienkāršos ogļhidrātus tikai visu laiku, tad tas ir, nu, tā kā ielai degvielu pa 5 eiro, tur uzbrauc kalnā, un pēc tam atkal kritiens tur lejā, ja, un tad atkal jālej iekšā, un atkal jālej iekšā, ja, nu, tā to var salīdzināt, kā tas notiek organismā. Nu, lūk, kas tad ir vissliktāk? Principā vissliktāk ir tad, ja sakombinē vienkāršos ogļhidrātus, piemēram, ar transtaukiem, vai olbaltumus sakombinē ar transtaukiem vai piesātinātiem taukiem. Nu, tas ir, piemēram, panēta vistas filē, ja it kā liekas, nu kā, nu taču olbaltumvielas un forši, nu tur nagetiņi, ja. Bet viņi ir panēti, viņi ir taukos izvārīti, un, nu, tur nonākot mūsu organismā, tur veidojas tādas ķīmiskas reakcijas, kas vispār principā neko labu organismam nedod. Ne tās olbaltumvielas īsti aiziet tur, kur viņām vajag. Nu, principā vienkārši piestūķējam tā kā kuģīti, bet, nu, nulle efekts no tā ir, un pat īstenībā ar mīnusu, jo tur rodas ne jau tādas tūlītējas, nenovēršamas sekas, ja, bet ja to ilgtermiņā šāda veida pārtiku piekopj, tad pēc tam tas rezultēs ar dažādām likstām. Ja, un, protams, lai cik varbūt dīvaini neliktos, arī saldējums pieder pie šīs te grupas, kas ir tauki kopā ar ogļhidrātiem, jo saldējums ir, nu, būtībā tas ir izkausēti tauki ar cukuru. Un kādreiz, kad, piemēram, es pat biju mazāk, man vecāki pirka saldējumu, jo es nedzēru pienu, un vecāki pirka saldējumu, teica, nu, tad tur vismaz ir kaut kāds kalcijs, kaut kas tur ir no piena, ja viņu taču taisa no piena. Nu, un tad man likās arī, nu, kas tad tur ir, kā, nu, forši, nekas traks nav, un vasarā arī katru dienu saldējums, taču bērnam vai negribas nopirkt un iepriecināt un pašiem garšo, bet īstenībā tas ir tāds slikts salikums un nekas labs tur nav, jo tas, ja mēs uzliekam uz svariem, cik daudz tur ir kaut kas pozitīvs un cik daudz tur ir
tās veselību graujošās lietas, tad tie svaru kausi nosvērsies uz šo nepārāk labo pusi, bet, kā jau es teicu, nu nav jau jāatsakās pilnībā no šiem te našķiem, jo cilvēkam jau kaut kam arī tomēr jāgaršo dzīvē, un viņam kaut kādam priekam jābūt no tā, ko viņš liek mutē, un tad nu, laiku pa laikam jau var jebko, visu kaut ko apēst. Ja es atkal atkārtojos par šo te mērenību, ka šad tad var arī smalkmaizītes un nutelu kaut ko jau var dažreiz, bet principā mēs fokusējamies uz to, ka tas nav tā kā pa svētdienām, bet tas ir varbūt reizi 2 mēnešos vai reizi mēnesī mēs atļaujamies kaut kādus tādus, kaut ko, ja. Tas parasti arī ir bērni iet viens pie otru uz dzimšanas dienām, tad viņi tur ēd, kā saka, tad viņiem tur ir dzīres ar visu šo, ko nebūtu jākombinē vispār kopā, bet, mēs no tā nevaram izvairīties, un skaidrs, ka mēs nedosim kaut kādu savu paciņu ar vārītu gaļu bērnam, lai viņš tur tagad ēd, ja? Tā kā, tā, uztveriet mani pareizi. Un kas tad, ja mēs šeit bija vissliktāk, kas tad ir vislabāk? Vislabāk ir, principā, jo vienkāršāk un tuvāk pirmavotam, jo labāk. Ko nozīmē pirmavots? Pirmavots tas ir tas, kas jau ir gatavs, ja? To, ko mēs varam noplūkt, ko mēs varam paņemt, ko mēs varam dabūt, kāds viņš ir. Ja kartupelis ir kartupelis, tad viņš ir kartupelis, nevis kartupelis ar sviestu, krējumu un kaut kādiem tur vēl tur eļļā cepts, piemēram, ja. Ja tas ir cukurs kaut kāds, tad tas ir cukurs no ogām, no augļiem, no kaut kā, kas ir jau gatavs, ja, kas nav ar kaut ko jājauc kopā, lai tas būtu, tā kā salds un garšīgs un foršs, ja, piemēram, bulciņas vai cepumi, ja, tur ir vairāk, tur ir sviests, tur ir cukurs, tur ir milti, tur tas, viss tas vairs, tas ir tālu no pirmavotu, tur jau ir miks, ja, tad tas nav. Tieši tāpat arī visādas gaļas ēdieni, jo vienkāršāk, jo labāk. Dabujām kaut kādu gaļu, jo vienkāršāk viņu pagatavosim, jo labāk, ja? Nevis izvēlēties dēsu vai cīsiņu vai vēl kaut ko, kur ir klāt salikts miksiņš no vis kaut kā, bet jo vienkāršāk, jo labāk. Un te bieži vien cilvēki arī domā, ka, pievērsīšos veselīgam uzturam, tagad man būs šausmīgi tas viss sarežģīti, jābrauc uz kaut kādiem specializētiem veikaliem, un tagad jāpērk, nezinu, kaut kādas mērkaķu aknas vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Bet patiesībā tas veselīgais uzturs un veselīgais dzīvesveids, tas ir pats pirmsākums, pats vienkāršākais, ko vispār var cilvēks dabūt, pat īpaši nepiepūloties, ja. Ja vien negribas kaut ko tur specifisku, kaut kādu tur, es nezinu, 8 kāju vai kaut ko tādu, kur tad vajag braukt uz specializētu tur veikalu. Un vislabāk arī to tā kā dalīti ēst, ja, piemēram, ja ir cukuriņš, tad ok, tad es tagad paēdīšu ogas, ja, paies kaut kāds laiks, tad kaut kādus varbūt taukus vai kaut ko tam līdzīgu, ja, bet ne tā, ka tas viss ir tā kā vienā katlā, vienā šķīvī, un tagad mēs tur visu to vienā laidā ēdīsim, ja? Bet ir arī ļoti veiksmīgas un labas un foršas kombinācijas, ko es arī tālāk piedāvāšu, kur ļoti labi kombinējas produkti, un kurus pat var tā kā savā starpā miksēt, un tas ir ok, bet tas būs pirmavots ar pirmavotu, ja? Teiksim, tas būs, kaut kāds piena produkts, piemēram, ar banānu, ja. Tā kā kaut kas ir vienkāršais ar vienkāršo, tādā ziņā runājot nevis no ogļhidrātu puses, bet vienkārši pagatavošanas ziņā. Tad man ir jautājums jums, ja jums ir iespēja, lūdzu, runājiet mikrofonā, ko jūs domājat par tumšo šokolādi? Tas tā kā, kādas ir jūsu domas? Ja mēs runājam par tumšo šokolādu, kur ir kakao, sākot no 80% kakao, pieņemsim. Kādas ir jūsu domas? Forši, nav domas, ir domas. Kas tas varbūt būs? Vai tas būs
vienkāršais ogļhidrāts vai saliktais. Veselīgāk nekā piena šokolāde. Jā, būtu baigi forši, jūs varētu pastāstīt, kāpēc jums tā šķiet, kāpēc jūs tā domājat? Sveiki visiem! Sveiki! Jā. Tā, nē, vispār taču saka, ka tā labāk jau šokolādi tumšo ēst, nevis piena šokolādi, piemēram. Vismaz dietologi tā iesaka. Bet cita lieta, ka tas ir pieauguši cilvēka мнение, bet bērni taču vienalga negaršo tās šokolādes. Kaut ja viņas ir labas vai sliktas. Jā, bet, piemēram, kāpēc bērnam negaršo tā šokolāde, jo viņš droši vien pirmo savā bērnībā kaut kad agrā vecumā ir pagaršojis piena šokolādi, un viņam ir līdzies, baigi labi. Jā. Tie kinderi, kur ir saldi, ļoti, ļoti saldi. Un tad garša jau ir pieraduši pie kaut kā maigāka, un tāpēc neēd. Jo tumšā šokolāde, viņa ir rūgta, pareizi? Jā, viņi ir diezgan rūgti. Tā ir, bet, protams, tas viss ir pieredums, un ja mēs tā kā fokusējamies uz to, ka bērnam garšo vai negaršo, tad, principā, viss, kas ir veselīgs uzturs, pārsvarā bērniem negaršo. Un es pati ar to saskaros, jo man pašai ir bērni, un tiešām, tas ir ļoti grūti, jo viņi vienkārši es neēdīšu, man negaršo, man šitais negaršo, tas negaršo, bet tad, kad viņiem vairs nav no kā izvēlēties, ka viņš trīc, viņam gribas, viņam vajag, viņš staigā, trinās, ja. Un viņam ir tikai viens variants, vai nekas, ja, un viņš izdomā, tad labi, ēdīs kaut kādu tur, nezinu, rudzu maizīti ar kaut ko, ja, vai ir tumšā šokolāde. Viņš arī viņš ēdīs to tumšo šokolādi, viņam nebūs variantu. Un kāpēc viņa ir labāka? Jā? Un vēl viena izeja, kad iekšā tā šokolādes iekšā ir kaut kāds cits, auglis, piemēram, izjum vai suha frukti, kaut kas iekšā ir ieliks. Tad viņš ir saldāks un, protams, to garšīgāk. Jā. Tā ir. Es atvainojos, ne pa tēmu bišķiņ. Jogurts skaitās kā parastais, nesaliktais. Tas ir piena produkts, vai ne? Jogurts ir piena produkts, bet jogurts būtu jāizvēlas bez piedevām. Jo tas, kas ir jogurts ar zemenēm vai jogurts ar ananāsiem vai vēl kaut ko, tur nekā no tiem augļiem nav, viņam vienkārši ir pievienot zemeņu garšu un cukurs ļoti, ļoti daudz. Tur var paskatīties gramos, cik ir cukurs uz 100 gramiem, tas ir 100 grami, bet iepakojums parasti ir daudz vairāk, ja. Un ja mēs runājam par normu, kas ir norma līdz 20 gramiem dienā cukurs, ja, tad tur jau ir pāri. Tāpēc es vēlāk izstāstīšu, man tur būs par jogurtiem, es izstāstīšu, kā viņu tā kā dabūt ēdamu. Bet par to šokolādi. Par to šokolādi būtu ļoti svarīgi arī vispār bērnus izglītot un stāstīt viņiem, kāpēc tad es šodien esmu nopircis tādu vai ne šitādu. Protams, arī vienkārši tumšā šokolāde, tas ir jautājums tāds, jo par to ir daudz dažādi mīti, un skaidrs, ka tas nav kaut kas tāds, ko tagad, mums pateica, ka tumšā šokolāde ir ok, vai tagad es laiku to tumšo šokolādi. Tā gluži nē, jo arī tur ir daudz lietas, kuras varbūt katru dienu mums nevajadzētu, bet, piemēram, es piemēru atradu šādu te Laima luks šokolādu, kur ir 87% kakao. Kāpēc, kas te būtu, piemēram, diezgan ok, viņa pēc tā kā principā šokolāde kā tāda ir vienkāršais ogļhidrāts, jo tur ir ļoti daudz cukura, un pēc būtības it kā jā, bet tumšā šokolāde nebūs tik ļoti pie vienkāršiem ogļhidrātiem, jo šeit var redzēt, te uz 100 gramiem ir tikai 8 grami cukura. Ja ir kakao procentuāli vairāk, tur būs uzreiz mazāk cukura. Un šeit ir, piesātinātās augstskāpes, bet tās būs, tā kā no pirmavot, no šīm te kakao pupiņām. Un līdz ar to šī te tumšā šokolāde, viņa ilgāk, jo viņai ir daudz tā kā tauki klāt.
un kamēr viņa tā kā mūsu organismā tur darīs savu darbiņu, tā enerģija būs ilgāku laiku. Savukārt, ja mēs apēdam piena šokolādi, tā enerģija ir hops augšā un viņa ir ātri lejā. Kāpēc es par šokolādēm? Jo šokolādes bieži vien es esmu redzējusi, ka bērni pirms treniņiem, viņiem ir kaut kādas šokolādītes, pat ne visi, un vecāki labu gribēdami, viņi saka, nē, šito tur Snikeru, Twixu, Bounty, to nē, labāk rekur šo te piena šokolādīt, mūsu pašu laimas šokolādi, labāk to. It kā no vienas puses, it kā jā, tur nav klāt varbūt visādi vēl tur, kas ir tajos batoniņos, bet no otras puses, no tādas enerģijas puses viņam īsti nekāds labums nebūs, jo viņš dabūs viņu uz 5 minūtēm. Viņš pat no tās enerģijas tīri dabūs sev, viņš varēs slīdes aizsiet, bet tad, kad viņš piecelsies, viņam jau īsti jau vairs nekāds labums no tā nebūs, tieši otrādi viņam strauji enerģija nokritīsies, un viņam atkal būs tāds, vai nu viņš būs aizkaitināts, viņš visus bakstīs vai vēl kaut ko, vai nu viņam būs grūti noturēt šo slodzi, izturēt, ja, un tad atkal, tad vecākiem cerēs rodas jautājums, mums teica, kaut ko vajag tā kā iēst saldu, un tad tā kā, tad būs labi, bet tur ir veseli tāds mehānisms, kā tad tas uzturs jāplāno, kā par viņu tā kā ir jādomā un ko kurā brīdī vajag pareizā brīdī iedot, ja. Un tad, ja mēs runājam par šo te tumšo šokolādi, viņa būtu ok, teiksim, neilgu laiku, ja ļoti vajag, ja ļoti gribas, ja nav spēka, ja viņu var iēst kaut kādu tur 3 gabaliņus pirms treniņa, tur pusstundu pirms treniņa, ja viņš kamēr ģērbjas, viņš vēl dzer ūdeni un tā, tad kaut kādam ilgākam laikam viņam bišķiņ tā enerģija pietiks, jo ir daudz šie te tauki. Un tie cukuri ir maz, ogļhidrāti ir 16 grami, tas nozīmē, ka kaut kādu laiku viņam pavilksies tā enerģija. Bet tas ir tāds tā kā vienkārši piemērs, nevienmēr vajadzētu izmantot šokolādi kā enerģijas avotu, bet es tālāk izskaidrošu arī, ko un kā. Un kad tātad par vienkāršiem ogļhidrātiem runāt, es pirms tam viņus diezgan tā nosodoši par viņiem izstāstīju, ja, bet vienkārši ogļhidrāti arī mēdz būt labi. Viņi ir labi neilgi pirms treniņa. Šeit jūs redzat tādu mazu diagrammu, ko tad dara šie augstie ogļhidrāti, tur tie vienkārši ogļhidrāti tur ar to sarkano strīpu, viņi ir uzgājuši augšā, tad tas ir tas enerģijas līmenis, kas ir ātri augšā un ātri lejā. Ja, bet ja mums vajag ātru enerģiju, piemēram, starp periodiem, puslaikā, tur uzreiz pēc treniņa, tur reibst galva, riktīgi grūti, traki, ja, tur, un tad ir hops ātri vienkārši ogļhidrāti mutē, viņš iedod to, kad es atžirkstu, es varu uz to momentu, ja, un tad viņš arī jārēķinās, ka viņš strauji nokritīs, ja, tas ir, piemēram, gaišā maize, tie ir arī, jā, tā pati šokolāde, bet saku, nevienmēr, ja labāk izvēlēties augli, piemēram, banāns būs ar augstu glikēmisko indeksu, apelsīns būs ar augstu glikēmisko indeksu, ogas, žāvēti augļi, ja, žāvētos augļos vispār ir ļoti daudz cukura, ja, un tie būs vienkārši ogļhidrāti, un kāpēc tie ir labāki par šokolādi, tāpēc, ka viņos ir drusciņi vēl kaut kādas šķiedrvielas klāt, kaut kas vēl tur ir normāls, ne tikai enerģijai, ja, bet viņš kaut kāds, tur kaut kāds, banānā, vismaz kālijas ir drusciņi klāt, ja, kas nebūs nevienā konfektē un nevienā tur citā saldumā, ja. Lūk, kad vienkārši ogļhidrāti ir slikti viņi ir kā našķis starp ēdienreizēm, piemēram, ir bijušas brokastis, būs, teiksim, skolā pusdienas, un tad viņš starp tām brokastīm un pusdienām, viņš tagad dragā iekšā visādu snikerus un to. Tad tas ir slikti, jo tā enerģija, viņa tā kā
viņai nav, viņa kaut kur uzrodās, viņš uz to momentu paliek traks tas bērns, ja? Nu, ko mēs treniņos, piemēram, redzam, ka viņi tajā brīdī spiedz, viņi kaut kodus stūbības dara, ja? Nu, tā vienkārši izsakoties, viņi viens otru aiztiek, viņi tā kā uz momentu viņš paliek par kaut kādu necilvēku pēkšņi, un tad viņam atkal viss nokrītās, un viņam, nu, kaut kas, nu, atkal viņam ir slikti, viņš atkal aiziet un kādam tur kaut ko izdara nepārāk labu, tāpēc, ka viņš jau ir kļuvis agresīvs, viņam vajag nākošo devu, ja? Nu, Tāpēc, kā našķis ar pēdienu reizēm, nu, nevajadzētu izvēlēties šos te vienkāršos ogļhidrātu saldumus, ja, bulciņas un visādus tādus, ja. Un, teiksim, kad ir ļoti liels izsākums, parasti mums gribas tā ātri paņemt kaut ko, no kā mēs dabūsim ātru enerģiju, tīri intuitīvi, vienkārši liekas, es tagad to, bet patiesībā no tā vajadzētu izvairīties, vajadzētu paņemt kaut ko tādu, kas to enerģiju pavilks ilgāk, ja, un minēšu piemērus ar produktiem arī. Un, protams, vienkārši ogļhidrāti ir arī gandarījuma iegūšanai, visi saldumi, arī tā saucamie labie saldumiņi, jogurtiņi, ja, viņi ir atkarību veicinoši produkti, un viņi vienkārši no tiem mums izstrādājas kaut kādu laimes hormonu uz brīdi, uz ļoti īsu brīdi, un tas ir tāds, tā kā, nu, tāds pieradums, tā kā tāda sajūta, ka tikai tas var glābt, bet patiesībā, nu, no tā vajag mācīties atradināties, jo ejot gadiem uz priekšu, tā vēlme, kāre un tā atkarība kļūst aizvien lielāka, spēcīgāk, un nekas nedara tik lielu skādi organismam kā cukurs. Nu, lūk, nu, protams, ir arī vēl visādi tur alkohols un tā tālāk, bet, nu, par to mēs nerunājam. Mēs tikai par uzturvielām runājam, tad cukurs ir īstenībā ļoti traka padarīšana. Nu, lūk, jā, par to, ka tas pārvēršas taukos, es jau minēju. Un tad tālāk es gribētu jums pajautāt, ko jūs domājat, piemēram, par šādiem dzērieniem kā Coca-Cola, Fanta, Sprites, ir tādas augstās tējas, kuru jūs, tā kā, kādas jums domas ir par augstajām tējām, kādas jūsu domas ir par šiem te 3 populārajiem dzērieniem? Vai piena spēks ar garšu ir labs? Es atbildēšu uz šo jautājumu drusciņ vēlāk, paldies, bet es ļoti gribētu dzirdēt jūsu domas par šiem. Ļoti daudz cukura, nav veselīgi dzērieni. Jā. Vai jums, šis pat ir vairāk jautājums varbūt treneriem, ja šeit ir kāds no treneriem, bet es esmu vienkārši dzirdējusi, ka vairākās komandās, ar kurām es strādāju, treneri aizliedz bērniem dzert kolu un tieši kolu, ja, jo kola ir kaut kāds nenormālākais monstrs, ja, un piemēram, ja bērns dzer kaut kādu to sulu, tad to tā kā ok. Vai šeit ir kāds treneris, kas man var pateikt, kā ir jūsu komandā ar tām kolām, jo es zinu, ka mūsu skolā tas, nu, ka treneri neļauj, vai kāds var kaut ko man par šo nokomentēt sīkāk? Labi, laikam nebūs īsti, kas komentē, bet, nu jā, ko es ar to gribu teikt, ka bieži vien, teiksim, tāds dzēriens kā augstā tēja tiek uzskatīts, ka tas ir diezgan pieņemams variants, ka to varētu tā kā arī lietot. Jā, sulā ir gandrīz tikpat daudz cukura, es tagad lasu jūsu čatu, jā, viss ir garām, daudz cukura nekā veselīga. Patiesībā sulās ir vairāk cukura nekā kolā, ļoti pareizi, jā, tieši tā tas arī ir. Nu jā, bet ko mēs redzam? Mēs redzam, ka dažreiz vecāki pēc Ovečkina intervijas ļoti grūti bērnam iestāstīt, ka kola ir slikti.
Jā, bet kola nemaz nav tik slikti. Ja viņu lieto dažreiz, dažreiz, kas ir dažreiz, reizi 2 nedēļās es varu pilnīgi iedzert kolu. Tur ir kofeīns, jā, bet, es uzskatu, ka konfektes lielā daudzumā ir sliktāk par kolu. Un jā, dzer spēlēs, jā, un kāpēc dzer spēlēs? Tāpēc, ka tā ir ātrā enerģija, tas ir kofeīns, un viņš diezgan ātri uzmundrina. Un tās ir tukšās kalorijas, bet, kaut kādā ziņā tas nav sliktāk par kaut kādiem brīnumainiem batoniņiem, jo tie būs arī ļoti, ļoti līdzvērtīgi sliktuma ziņā, ja, bet kā piemēru es vēlos parādīt, cik tad ir, piemēram, šādā buņģiņā cukura, un ir bērni, un ir arī vecāki, un ir kolēģi, kas tā kā uzskata, tā jau ir tikai tējiņa un nekas tāds, bet jā, šis viens iepakojums cukura ir tā kā teikaroti, ko mēs pieliekam tējai, kurš liek, ja, bet, tik daudz, šis ir tas daudzums, kas ir tur iekšā, un, piemēram, ja mēs salīdzinām ar kaut kādu tur batoniņu vai kaut kādu vēl fantu, viņiem visiem ir diezgan līdzīgi daudz cukura, kas ir diezgan īstenībā traģiski un traki. Un it kā šķiet, bērns izdzēra, piemēram, vienu to šādu te buņģiņu, un vispār vecāki aizmirst. Viņi vispār neskaita, ka tur kaut kas iekšā varētu būt, tas nekas traks nav. Viņš padzersies, būs enerģija, un tā, bet īstenībā tā enerģija būs uz 5 minūtēm, pat mazāk, un viņa būs tukša, viņam neko neiedos. Tāpēc labāk es vienmēr saku ūdens, vai, ūdens ir, pie kā vienkārši ir jāpieradina pašiem sevi un bērnu. Mēs varam klāt ūdenim pielikt garšai citronu, drusciņu kaut kādu medu varbūt, ja gribas to cukuru, ja, jo mēs nepieliksim nekad tik daudz, cik ir šajās te paciņā, šajos iepakojumos. Mēs pieliksim, teikaroti varbūt, ja, un tas jau būs garšīgi. Tā kā ņemiet to vērā, un te man tāds vienkārši tāds jautājums, bet drīzāk komentārs, varbūt tad labāk izvēlamies ūdeni un vīnogas nekā Fanta un Snicker vai ledus tēju un kaut ko tur, kaut kādu citu našķi. Jā, un tad te ir arī piemēri ar šiem te produktiem, par ogļhidrātiem ļoti daudz, tāpēc Tā ir labvakar. Vai drīkst vēl vienu ātru jautājumu par dzērieniem? Jā, protams. Jā, droši vien tādas kolas, saldās tējas, sulas un tam līdzīgi visiem jau daudz man zināms, ka tie saldināti ļoti neveselīgi dzērieni, bet ko jūs teiktu par dzērieniem tādiem kā kombuča, kokosriekstu, ūdens vai alvejas dzērieni, kuri nesatur it kā tik daudz cukura? Ko ar šiem dzērieniem, kurā kategorijā būtu liekama? Kombuča, jūs domājat, tā ir tējas sēne, ja? Tas ir fermentēts, dzēriens. Jā, par tējas sēni man ir tāds dalīts viedoklis, ka principā tas ir labs produkts. Viņam ir ļoti daudz labas īpašības, bet ja mēs to paši mājās fermentējam un kontrolējam, cik daudz cukura mēs tur liekam, jo tā tējas sēne barojas no cukura un no melnās tējas. Tā, kas ir veikalā nopērkam, tur ir diezgan daudz cukura, ja, un, piemēram, ja bērns viņu dzers katru dienu, viņam, to lielo daudzumu, ja, varētu būt, kaut kādas problēmas ar vēderu vai kaut kas var sāpēt vai šķidrāks vēders un tā. Ja mēs viņu mājās gatavojam un zinām, cik tur ir, tad glāzīta dienā neko sliktu nenodarīs. Tas pilnīgi, es pat esmu ar vienu no mūsu audzēkņiem padalījusies ar šo tējas sēni, bet
viņa nebūs kā līdzeklis, ko treniņu laikā visu laiku dzert. Viņu var atšķaidīt ar ļoti lielu daudzumu ūdens, ja? Bet tā kā tādu pamatu dzert īstenē, alvejas dzēriens, tas būs arī ļoti daudz cukura, tie alvejas gabaliņi, kaut kāda šķiedrvielas tur būs, bet principā tā nav alternatīva veselīgā, un kokosriekstu ūdens tieši tāpat tur ir ļoti daudz cukura iekšā. Tā kā es ceru, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu. Jā, paldies, liels atbildēt. Jā. Jo ņemot vērā to tendenci uz veselīgo dzīvesveidu, daudzi aplāmi diezgan domā, ka šie dzērieni būtu liekami tajā veselīgo dzērienu ēdienu grozā, bet jā. Tā ir, diemžēl. Jā, tas ir tāds vairāk reklāmas triks, tas ir vairāk, nāk kaut kādi trendi, kaut ko dzert, vai kaut kādus tur baziliku sēklu dzērienus, piemēram, vai vēl kaut ko, vai ar čijā sēklā, vai vēl kaut kā, bet īstenībā, tur kaut kas ir klāt, jā, kaut kas tur bišķiņi ir klāt, bet vienkārši tas ir interesants, cilvēku uzreiz uztver, kaut kas dabisks, ka to varētu, bet īstenībā, tā ir pārdošana, kaut kā jau tai pārdošanai ir jādzīvo, un tad, cilvēki pērk, bet vienmēr vislabākais, to vienmēr uzsver, un visvienkāršākais, un no vispirmavotiem nākušais ir ūdens, ja, ko kokosriekstu ūdens arī būtu no pirmavotiem, bet, cik mēs arī, ja mēs iedomājamies, tā dabā, ja, cik daudz mēs varam dabūt to kokos ūdeni, ja, salīdzinot ar parasto ūdeni. Līdz ar to izvēlamies vienkārši parastu ūdeni, varbūt gāzēts vai negāzēts, kā kuram garšo, varam pielikt kaut ko pašu klāt, bet tas būs vislabākais. Šajā diagramā var redzēt, kas tad ir produkti ar augstu glikēmisko indeksu, kas ir ar vidēju un zemu, un te arī var redzēt, kāda tā enerģija tiek izlietota organismā, cik ilgam laikam viņa pietiek, jā, un attiecīgi iedomājieties, ja ir šis te sarkanā diagramma, un tas ir, te mēs kaut ko apēdam vienu no šiem produktiem, piemēram, saldējumu mēs apēdām, hops ir augšā, šeit aiziet uz leju, pēc tam mēs atkal apēdam, piemēram, arbūza šķēlīti, atkal ir augšā, tad atkal strauji uz leju, un principā tas process mūsu organismā, kas notiek no šiem produktiem, ir pielīdzināms tādai sirds kardiogrammai, jo tur ir augšā, lejā, un tas īstenībā tieši tas agri vai vēlu novada pie cukura diabēta, jo visu laiku notiek tās insulīna svārstības, ja? Un tas ir tas, kas mūsu organismam galīgi nav vajadzīgs, nav galīgi nekādas no tā labums nav, jā, arī ja mēs runājam par sportistiem, kas it kā taču skrien un lec un kūleņo, bet viņiem arī vajadzīga tā enerģija, lai viņa ir visu laiku, nevis, ka viņam ir tikai uz to brīdi, kad, kad viņam vajag veikt kaut kādu sitienu ar ripu, bet viņam vajag to minūti, divas, viņam visu laiku jābūt, viņš atkal atnāks malā pēc 3 minūtēm viņam atkal vajadzēs, ja, un viņš taču neies visu laiku kaut ko bāzt mutē. Lūk, tāpēc ir svarīgi fokusēties uz zema glikēmiskā indeksa pārtiku, bet tas attiec ne tikai uz sportiem, tas arī attiec uz visiem cilvēkiem vispār. Un jo zemāks glikēmiskais indeks, jo mazāks būs tas izsalkuma moments, tāds, ka es nevaru, man vajag, viņš būs mazāk, viņš nebūs tik izteikts. Mēs pakāpeniski sāksim just, ka tā kā drusciņi gribas ēst, tā kā drusciņi vairāk, bet nebūs tā, ka tagad uz momentu uz sitienu, ka es esmu gatavs vienkārši skriet kaut kur, ātri ģērbtu vai kaut ko apēst, ja? Tā, es pāriešu tālāk. Tātad, es jau iepriekš jums pieminēju, jūs jau arī sapratāt, ka augsts glikēmiskais indeks sastopams arī augļos un citos dabas dotos ēdienos, jā, produktos, un arbūs, bumbieri, maize, kukurūza, jā, viņos visos būs tie produkti ar augstu glikēmisko indeksu, bet tur ir tas traknais bet.
ka šiem produktiem mēs skatāmies arī šķiedrvielu daudzumu. Un jo vairāk produktā ir šķiedrvielas, jo vairāk tas organismā pazemina šo te glikēmiskā indeksa izraisušos procesus, tā teikt, atšķaida šo te produktu. Ja? Piemēram, ir tā pati kukurūza, ja, vai kukurūzas galets. Ja, viņa kukurūza kā tāda, viņa ir salda, viņai augsts glikēmisks indeks, bet viņai ir tāda diezgan šķiedraina, viņa ir tāda, tomēr viņu sakošļāt nav nemaz tik vienkārši, mēs iedomājamies kukurūzas vālīt. Un šīs te šķiedrvielas, kas viņai ir apkārt, viss tas, ko ir grūti sakost, tas šo te glikēmisko indeksu pazemina un nonākot mūsu zārnu traktā, mūsu kuņģī, tā enerģija pārvēršas par tādu kā vairāk par salikto ogļhidrātu, ja, un izmanto ilgākā laika posmā. Tātad nevienmēr augsts glikēmiskais indeks ir slikti. Jā, vienkārši jāskatās, kādā daudzumā ir šīs šķiedrvielas, un to var redzēt uz produktu iepakojumiem bieži vien. Visvienkāršāk ir vienkārši ieguglēt, ja tur konkrēts produkts, cik šķiedrvielas. Jo ir vairāk, jo labāk. Ja? Tikai tur ir jāskatās uzmanīgi, jo bieži vien, ja ir ļoti daudz šķiedrvielas, ja, tas var izraisīt vēdera pūšanos vai diareju, un ir jābūt arī kaut kādām robežām šajā. Ja? Un tāpēc arī nereti ir tā, ka dažos augļos ir vairāk cukura nekā kaut kādos saldumos, nekā kaut kādos skitls konfektītēs vai kaut kur, un tiešām tas arī tā ir, bet augļos, ja mēs nerunājam par svaigas piestām sulām, bet augli kā tādu vienā veselumā, to pašu apelsīnu, kurā ir šausmīgi daudz cukura, bet viņā ir arī šķiedrvielas, visi tie tās, kas tur ir tie nesakožamie, visas tās šķiedriņas, kas tur ir, ja, tos ēdam nost, ja, un tas tāpēc arī ir veselīgāk. Tur ir kaut kādi vitamīni, bet īstenībā dārzeņos arī ir daudz vitamīni, ja tur tas, kas saka, augļi, tie ir vitamīni, tas ir, var strīdēties, kur tad ir vairāk dārzeņos vai augļos, vienkārši augļi ir alternatīva saldumiem, bet ir momenti, kad arī ir jāatsakās no augļu lietošanas. Šeit par ogļhidrātiem runājot, te ir tāds maziņš izvilkums no vienas citas lekcijas, cik tad nepieciešams ogļhidrāti, kādā intensitātē. Ja, piemēram, ja ir zemes intensitātes aktivitātes, tie būs 3 līdz 5 grami uz kilogramu masu. Ja tas būs tāds stundas darbiņš dienā, tad līdz 7, bet mēs runājam šobrīd īstenībā par šo te augsto līmeni, kas būs 6 līdz 10 grami uz ķermeņa masas kilogramu, tas ir stundu līdz 3 stundas ilgs treniņš. Tie ir augsts intensitātes treniņi, tātad tie ir tie treniņi, kuros jūsu bērni arī darbojas. Ja? Līdz ar to tas ogļhidrātu daudzums jums ir jārēķina, bērns svēr 50 kilogrami, tad diezgan daudz. Un griķi, piemēram, ja jūs izvēlaties griķus vai rīsus, tad jums ir jāskatās sausā veidā, cik ir tie grami. Ja sausā veidā ir tik un tik grami, jā, tad tas ir tas ogļhidrātu daudzums. Ja, citreiz mēra jau gatavos, bet pēc tādiem šiem te uztura ieteikumiem, ja, mums ir jāskatās sausā veidā, cik ir. Lūk. Un tad pēdējais, par ko mēs parunāsim, ir olbaltumvielas. Un olbaltumvielas, protams, sportistiem nepieciešams galvenokārt, lai pabarotu muskuļus un tajos esošo vielmaiņu procesu nodrošināšanai. Protams, no olbaltumvielām organisms nejutīs tādu tūlītēju momentālu enerģiju, taču olbaltumvielas, kalpo muskuļiem un cīpslām tā kā tāda droša un pamatīga ritošā daļa. Ja es vienmēr salīdzinu ar automašīnām, nezinu, bieži vien, jo tas tā visiem vieglāk saprotams, un tad, piemēram, ogļhidrāti ir degviela, kas mums iedod to, dod iespēju tai mašīnai braukt, bet olbaltumvielas būs mehānisms, uz kā tad viss tas turas, ja, viss tas karkas un viss, kas tur mašīnā ir iekšā, bet tā tad mēs nevaram ieliet degvielu vienkārši tukšā gaisā, viņš nebrauks, vai kaut kādā kastē mēs nevaram ieliet degvielu, viņi nebrauks. Mums ir vajadzīgs kaut kāds karkas, tad olbaltumvielas ir tas,
kas izveido šo te karkasu, un ogļhidrāti ir tas, ko mēs ielējam iekšā, lai varam izmantot šo, kas mums ir tātad mūsu ķermenis, muskuļu cīpslas un tā. Un, protams, loģiski, ja sportists neuzņem pietiekoši daudzumu olbaltumvielas, tad tiek bremzēta atjaunošanās procesa muskuļos, samazinās muskuļu masa, palēninās vielmaiņa. Kāpēc tad palēninās vielmaiņa? Tāpēc, ka jo lielāka muskuļu masa, jo ir aktīvāka un ātrāka vielmaiņa, jo šie muskuļi prasa visu laiku enerģiju. Viņi ņem no mūsu ķermeņa enerģiju, jā, lai viņi spētu pastāvēt. Un tad, piemēram, tas, no kā bieži vien baidās meitenes, nu, varbūt ne gluži hokejā, bet ir sporta veidi, kur meitenes negrib būt tādas ļoti muskuļainas un teiksim, baidās, ja, no muskuļiem, bet īstenībā tur ir pretējs efekts, ir lēnāka vielmaiņa, un viņām nebūs muskuļi, bet būs tauki, ja, un tad, nu, kas labāk? Te arī ir par ko padomāt mums visiem. Nu, lūk. Cik nepieciešams olbaltumvielas tātad jauniešiem sportistiem, it sevišķi pubertātes pilnbriedā un augstās slodzēs ir apmēram 2 grami uz kilogramu. Tātad, ja atkal jaunietis sver, piemēram, 50 kg, tātad viņam nepieciešams 100 grami olbaltumvielu dienā. Vēlams būtu vienā reizē neēst vairāk par 20 gramiem, jo ir tādas robežas, līdz kurām spēj mūsu organisms vienā reizē uzsūkt, uzņemt. Ja tās olbaltumvielas mēs vairāk par tiem 20 gramiem uzņemam, viņas vienkārši neasimilējas un viņas iznāk ārā attiecīgā kabinetā iznāk ārā un vienkārši mēs esam iztērējuši naudu. Tāpēc tās olbaltumvielas forši sadalīt visas dienas garumā pa porcijām, ja, un arī kaut kādu daļu ēst varbūt vakarā, bet ne pirms gulētiešanas, jo olbaltumvielas ilgi gramojas un viņas ir vai nu jāēd vairākas stundas pirms treniņa vai pēc treniņa, ja, bet ne uz nakti, jo tur notiks gramošanas process un tā atkal ir slodze organismu. Ja tas būs uz nakti, tad mēs nevarēsim, sportists nevarēs pilnvērtīgi atjaunoties. Ja tas būs tieši pirms treniņa, tad viņam būs grūti veikt slodzi, jo tur arī kaut kāda procesa notiks. Bet, protams, ja kaut kādu nelielu filēs gabaliņu neiet runa šobrīd, nav runa, ja. Lūk, olbaltumvielas labi kombinējas ar šķiedrvielām, jo šķiedrvielas drusciņi mīkstina vēderu, jo ja pārtiek ļoti daudz olbaltumvielām un maz ogļhidrātiem, maz šķiedrvielām, tad vienkārši rodas ciets vēders un ir diskomforts. Bieži vien sportistam ir spēle, viņš nevar uz toleti vienkārši aiziet, ja viņš ir pārēdies tur olbaltumvielas labu gribēdams, ja viņš ir sēdies tur filējas un ko tik vēl nē, un lašus un sierus, un viņam problēmas, ja. Tā kā tā. Bet, ar tām šķiedrvielām, es jau teicu, tur arī jāskatās, nevajag pārspīlēt, jo viņas var tik ļoti samīkstināt to vēderu, ka tad tieši otrādi vajag ļoti stipri uz toleti, vai arī ir gāzes pastiprināti daudz, un tagad tas ir jāpievērš tam uzmanību arī tā, lai ir balans. Produkti, kas būs ar augstu olbaltumvielu saturu, teiksim tā, kas ir vispieejamākais, ir olas. Tātad vienā olā būs 6 grami apmēram. Protams, neviens jau tā vienu olu neēd, kādas 3 olas, ja, tad tas jau būs jau cik 18 grami, diezgan jau normāli, vienai ēdienreizē pilnīgi pietiek, ja. Tā būs tītara filē. Tas, kas ir uzskaitīts uz leju, tas ir uz 100 gramiem. Uz 100 gramiem 26 grami būs olbaltumvielas tītarā, vistas filējā 25, paskatīšos, kas ir čatā. Biezpiens 19 grami, jā. Jā, es šeit neesmu ielikusi biezpienu nemaz, jā, bet jā, vājpiena biezpienā būs 19 grami, pilnīga taisnība. Tātad teļa gaļā ir ļoti daudz, un teļa gaļa ir īstenībā ļoti vienkārši garšīgi pagatavojumi, jo, vistas un visi tie var arī apnikt, un tad teļa gaļa viņa forši ātri uzvārās. Tas ir, jauns lielops teliņš, jā. Mīksts un foršs un garšīgs. Parmezāns, siers, laša filē 19 gramu, garnēlis 16, grieķu jogurts
14 grami pupiņas, pakšaugi, mandeles, indijas rieksti, zirņi. No šie būs produkti, kur ir visvairāk olbaltumvielas. Protams, ir cilvēki, kas neēd gaļu. Tur gan ir, tur tad es ieteiktu vienmēr šādiem sportistiem arī vērsties pie uzturu speciālista, lai uzturu speciālists var saplānot, pielāgot ēdienkarti cilvēkam, kurš neēd gaļu, tāpēc, ka gaļā ir neaizvietojamās aminoskābes, kuras ir tikai un vienīgi gaļā. Viņas nekur citur nevar dabūt, un viņas mūsu organismam un mūsu muskuļiem un dzīveslām un visam ir diezgan ļoti vajadzīgas. Un tāpēc uzturu speciālists ir vajadzīgs, lai viņš tad pielāgo attiecīgi pēc kaut kādām vai cilvēkam ir kaut kāda gaļas nepanesība. Nav dzirdēts, tā parasti ir cilvēka paša izvēle, bet ir to piena nepanesība vai glutēna nepanesība, tas ir cits stāsts, bet labi, tur pienu nēd, tad nēdīs grieķu jogurtu, vēl kaut ko dabūs tās aminoskābes ar gaļu, ja, bet ja mēs nēdam gaļu, tad tās aminoskābes nevar dabūt īsti citur nekur. Lūk, tālāk. Par augošu organismu. Tā, ir kāds pacēlis roku, lūdzu, jūs gribat kaut ko pateikt? Jā, man jautājums bija par olām. Tā izlasi vai dzirdē, ka puikam nevar daudz olas ēst. Cik tas ir tad norma, vai cik var daudz ēst, vai cik nevar daudz ēst? Kāpēc nevar? Nezinu, vienkārši tā kā teica baumas vai runa, ka olas puikam ir slikti. Daudz, daudz. Es nezinu, cik tad daudz ir tas 100, 1, 5, 10. Es domāju, tas ir visticamāk kaut kāds mīts. Es tādu mītu neesmu dzirdējusi, bet droši vien tas ir domāts par tādu ļoti lielu daudzumu, jo jaunieši īstenībā dažreiz pārspēlē ar visām šīm lietām, it sevišķi tad, kad viņi grib tā kā muskuļu masu lielāk, ja, tad viņi visur, ja, un tad pārmērīgi daudz un ēd jēlas, olas un visādi, ja, bet, teiksim, 3 olas dienā. Kāpēc nē? Un ļoti laba variants ir tās olas, jau var arī, teiksim, neobligāti ēst ar dzeltenumiem, var ielikt vienu dzeltenumu un 4 olas baltumus, tos dzeltenumus, vienkārši, kaut kā citādāk tur, kā saka, utilizēt un būs mazāk, jo dzeltenumiņš ir tauki un tur tad ir iekšā kaut kādas tās lietas, ko tur ir visādi mīti, ja, kāpēc tur vajadzētu ierobežot, bet baltums ir pilnīgi absolūti neierobežotos daudzumos. Tā kā tā. Un par augošu organismu, tad ko es gribēju teikt par to, ka jaunieši, sevišķi zēni, tādā pubertātes pilnbriedā, viņi jūt tādu pastāvīgu izsalkumu. Un viņi visu laiku grib ēst. Viņi mājās visu apēd pa tukšo, neko neatstāja nevienam. Viņi izvēlas īstenībā, kā primāro to ātrās enerģijas produktus, kas kopumā situācija augošā organismā diezgan pasliktina, jo šis te augošais organisms, viņš īstenībā prasa pēc kvalitatīvām uzturvielām, bet šis te zēns, ja, kurš aug un kuram gribas apēst visu, kas kustās un nekustās, viņš īstenībā vienkārši paņem sev enerģijas devu, bet viņš netiek apgādāts ne ar kādu vērtīgu būvmateriālu, ja, lai veidotu, attīstītu veselīgu ķermeni. Ja, viņš vienkārši pabarojas ar tukšu pliku enerģiju, kuras vērtīgais atlikums ir pilnīgi 0. Ja. Un sekas ir vienkārši tāds pastāvīgs nogurums. Jūs redzat, viņš visu laiku ēd, bet viņš tāpat laikā visu laiku ir noguris starp treniņiem. Viņš nevar pavilkties, viņš nevar pacelt savu somu. Viņam skolā ir slikti, viņam ir slikts garastāvoklis, viņam ir pumpas, viņam ir ādas problēmas, it sevišķi meitenēm arī tas ir, ja, bieži visādi iekaisumi, kaut kas visu laiku, kaut kas īd un sāp, tad viņam tas sāp, tad viņam šita sāp, viņš īstenībā dēļ šīs te ātrajiem cukuriem, viņš vienkārši ir panācis to, ka viņam organismā ir pastāvīgs iekaisums, jo cukuri arī to arī dara, viņš šo iekaisumu pastiprina. Un te mums ir jāskatās ļoti uzmanīgi, tad, kad ir šis te vecums, kad to visi vecāki vienmēr pamanīja, kad tas bērns, viņš pēkšņi visu grib ēst un bāž mutē visu, tiešām visu, jā, tad skatāmies, lai mājās ir labs kvalitatīvs ēdiens un cenšamies viņam stāstīt un izglītot viņu par to, ka
skolā, mājās vai teiksim, veikalā, ja viņam ir sava nauda, ja, lai viņš kādus produktus, lai viņš tad izvēlas, nevis tos vienkāršos cukurus, ja, bet kaut ko vērtīgāku. Jo visu laiku mums ir jāatgādina par to, ka, Klau, ja tu tagad ēdīsi to un to, tev laukumā būs daudz grūtāk, un pēc tam tu nevarēsi atpūsties, un tev būs tas, un tev būs šitas, un ļoti bieži es redzu, ka mums ir arī ļoti atbildīgi jaunieši un izturās ļoti atbildīgi pret savu ķermeni un organismu. Viņi tik ļoti vēlas būt veiksmīgi tajā sportā, ka viņi ir gatavi tā kā iet šo te ceļu, kas varbūt viņiem sākumā nav komfortabls, ja, bet viņi pierod, saprot, ka es jūtos daudz labāk, un diezgan pēc tam vēl izglīto citus pārējos, ja, tā kā tā. Drusciņi pieskaršos par uzturu nozīmi pie traumām. Tātad traumas, tātad slimības un citu sportista nedienu laikā, principā organismā notiek, kā jau es minēju, iekaisuma process. Ja? Lai notiktu ātrāk atlapšana, ir jāizvairās no cukuriem, to es arī teicu. Te ir vienkārši ugļhidrāti un jāierobežo arī augļu patēriņš. Ja? Jo cukurs veicina iekaisuma procesu, viņš principā provocē iekaisuma procesu, ja kaut kas jau ir sastiepts, salauzts, pārpūlēts. Tajā skaitā, piemēram, uz ādas ir kaut kādi izsitumi vai cīpslas ir pārpūlēts muskuļos, kaut kur ir, jebkādās organismu struktūrās ir kaut kādi bojājumi, tad cukurs šos te bojājumus pastiprinās, ja. Un šajā periodā ļoti jāskatās, ja, kādus produktus atkal mēs izvēlamies vai kādus produktus mēs piedāvājam saviem bērniem. Jāiekļauj vairāk olbaltumos un labie tauki, šķiedrvielas, ja, tātad pilngraudu produkti. Un, tie būs arī saliktie ugļhidrāti, cukuri, nē. Un te mēs, protams, ļoti daudz grēkojam, jo visur jau tas ir kaut kādās jau no kaut kādām filmām un vispār kaut kur, kā cilvēkam kaut kas notiek, ja, tad viņam visi nes visādus našķīšus, un, protams, mūsu bērnam kaut kas notiek, vai viņš ir satraumējis vēl kaut kā, mēs gribam kaut kā viņu iepriecināt, jo viņš jau psiholoģiski ir diezgan tāds bēdīgs un sagrauts, un gribas viņam kādu našķīti iedot, un tad, ja cilvēks ir slimnīcā, tad viņam tur nes apelsīnus, jā, jo taču tie ir vitamīni it kā, bet mēs jau to izrunājām, jā, ka īstenībā nemaz tā nav tik ļoti. Un, piemēram, kāpostos ir daudz vairāk C vitamīna nekā apelsīnos, ja, tik kaut kā kāpostu neviens uz slimnīcu nevienam nenes. Vai uz mājām, ja, un mums gribas iepriecināt, mums gribas tā kā, lai viņam vismaz kaut kāds prieciņš ir, bet īstenībā mēs viņam vienkārši uzbaram sāli uz brūces un paildzinam to procesu, kad viņš to rehabilitācijas procesu, vai viņam varbūt tā ir temperatūra, vai viņam tas ir kaut kāds iekšķīgi kaut kāda saslimšana, ja, un viņš mājās atpūšas, un viņš pēd vienu fantāzijas jogurtiņu, tad šokolādes sieriņu biespiena, kā viņš saka, pēd, ja, tad viņš pēd putriņu ar medu, tad viņš pēd kaut kādus vēl tur našķīšus, ja, un viņš nekādīgi nevar izvesaļoties, bet viņš tagad, viņam tuvojas spēle, viņš saka, nē, es iešu ar temperatūru, es iešu, tāpēc, ka man ir jāspēlē, es nevaru pievilkt komandu. Viņš, protams, tajā brīdī dara pāri sev un arī komandas biedriem ar to, ka viņš uz tādu cilvēku, kurš nav pilnīgi vesels, uz viņu nevar paļauties, un hokejs ir komandas sporta veids, un mums ir jābūt par sevi pārliecinātiem. Un tad, kā mēs varam sev palīdzēt, un ja tik ļoti gribas ātrāk tikt atpakaļ uz laukuma, ja, tad vienkārši pirmais, ko izdarīt savā labā, ir atteikties no cukuriem, un tas tiešām ātrāk ļaus atgriezties sportā, treniņos, ja. Tie ir arī dažādi muskuļu bojājumi, tās ir arī pat saišu plīsumi un viss, kur izveidojas apkārt iekaisums, tūskas, ja, jo cukurs aiztur ūdeni vairāk nekā sāls, nekā mums ir pierastāk domāts. Un sāls ir tas trakais. Cukurs daudz vairāk aiztur ūdeni. Tā kā visur, kur ir tūskas, tad arī tas ir jāskatās. Lūk, tā kā tas ir pirmais, ko var savā labā darīt pirms zālēm. Tad
Ir bieži vien jautājums par to, vai ēst vispār pirms treniņa vajag, jo, piemēram, ir citreiz treniņi no rītiem, vai, piemēram, meitenes mēdz izdomāt tā jautājums, vai tad pupiņas arī nav tuvu pie 20 gramiem. Nē, tur būs bišķiņ mazāk, pupiņās būs mazāk. Tātad, par ēšanu pirms treniņa būtu jāēd obligāti, jo treniņš, mēs nevaram atļauties ņemt no savām ķermeņa rezervēm, lai tas atdod enerģiju treniņam, ja, jo mums kaut ko no sevis mēs atdosim. Mums ir tāpat kā izvilkt ārā no mājas vienu ķieģeli, un tagad domāt, ka viss tur būs kārtībā, tur agri vai vēlas vilpos vējš, pēc tam tur būs pelējums, pēc tam tur būs kaut kas, tur kaut kas tur sabruks kaut kad agri vai vēlu, ja. Tāpēc mums tā maltīte, tie ķieģelīši visu laiku jātur ir, tā kā normālā kondīcijā. Normāla maltīte, ir apmēram 3 stundas pirms treniņa, ja, ieskaitot arī iesildīšanās laiku. Piemēram, ja treniņš ir 4, skaidrs, ka tā iesildīšanās, kaut kur 3:30 jau sāksies, tādā normāla ideālā gadījumā, ja, vai pirms spēles, ja, tad mēs neēdīs, tad tā pēdējā maltīte būs kaut kur ap 11, 12 kaut kur, 11, 12, ja. Un attiecīgi tādā veidā. Protams, kaut kādu uzkodiņu 1 stundu pirms treniņa to gan var, un tā arī būtu jādara principā. Ko darīt, ja ir agrie rīta treniņi? Ir jāizvēlas vieglas brokastis, piemēram, grieķu jogurts ar banānu gabaliņiem. Kāpēc grieķu jogurts? Man bija jautājums par tiem jogurtiem, tātad viņš, pirmkārt, grieķu jogurtā būs šīs te vērtīgās olbaltumvielas, kas mums ir tik ļoti vajadzīgas, ja, tur nebūs cukurs klāt, pievienots, ja, tur būs maz ogļhidrātu, un banānu gabaliņi mums iedos to, kas ir šis, tas saldumiņš, garšumiņš, saldumiņš un tā enerģija, kas tā kā mums ir tā kā vajadzīga, ja, un viņi kombinācijā ar tām olbaltumvielām, ar to, kas ir grieķu jogurtā, viņi iedos tādu foršu, tik daudz enerģiju, lai mēs varam to treniņu izturēt, bet nenoslogos mūsu zārnu traktu ar to, lai šo te visu pārstrādātu. Līdz ar to obligāti arī pirms agrajiem rīta treniņiem kaut kas ir jāiekož. Varbūt tā arī kāda maizīte, ja? Varbūt tas ir kaut kāda nedaudz auzu putra ar žāvētiem augļiem, bet tikpat labi tās var būt arī brokastis iepriekšējā vakarā. Tas nozīmē, ka vakarā negluži tik tieši pirms iešanas gulēt, bet vienkārši vakarā mēs pēdam vairāk ogļhidrātus, ja, pilngraudu putra vai kaut kādu, teiksim, pilngraudu makaroni. Tajā iepriekšējā dienā varbūt vairāk ogļhidrāti, lai mums arī drusciņi pietiek agrajā rītā izmantot to, kas mums ir apēsts iepriekš. Ja. Tāda prakse arī sportistiem ir. Tāda par maltīti 3-4 stundas pirms treniņa vai spēles. Kas būtu jāizvēlas? Tātad daudz ogļhidrātu, tas nozīmē nevis konfektes, bet pilngraudu produkti. Tā ir pilngraudu pasta, griķi, brūnie rīsi, miežu putrājumi, bulgurs, piemēram, ja. Tas būs mēreni daudz olbaltumvielas, liesa gaļa, vistas vai tītara krūtiņa vai zivs, protams, vēlams vārīta. Nedaudz veselīgo tauku, ja, tās ir labās eļas, rieksti, mandelas, nedaudz šķiedrvielu, piemēram, dārzeņiem klāt bišķiņa olīveļa vai avokādo eļa, ja, dārzeņi kaut kādi zaļumi, ja, tāda ļoti normāls ēdiens, kas ļoti labi kalpos arī priekš kā enerģija arī treniņā vai spēlē, kas būs pēc 3-4 stundām. Protams, jāizvairās no visādiem frī kartupeļiem, burgeriem, cīsiņiem, mīklā, čipsiem un visiem tiem brīnumiem, ko mēs jau esam apsprieduši. Tātad maltīte stundu pirms spēles vai treniņa, kas tad tas būtu, ja? Jo bieži vien mēs pēdam, to tomēr gribas vēl kaut ko uzkost, ja? Tad tā būtu kāda atkal ogļhidrātu uzkoda, papildināta ar nelielu daudzumu tauku un olbaltumvielu, tas varētu būt siers ar zem tauku saturu, bezpietauju jogurts ar teikarotīti, ievārījumu vai to pašu banānu vai kaut kādu tur, auglīti, odziņas kaut kādas, ja? Tā var būt teikaroda zemesriekstu sviesta, tas var būt piena spēks, bet piena spēks, piemēram, ar šokolādes garšu, jo tur būs klāt cukurs, ogļhidrāts, jā, vai tur vaniļas garša,
Bet, protams, ne visu to pudeli, tāpēc, ka ar visu to pudeli būs grūti stundas laikā tikt galā, bet, tas ir, tā kā trešdaļa no tā iepakojuma, tā kā tāda nepilna glāzīte varbūt, jā. Tie var arī, protams, būs augļi. Un arī, ja ļoti gribas, es nezinu, kāpēc man rādās tas šitais, man nepazūd. Tātad, ja gribas ļoti treniņa laikā vai ļoti nedaudz pirms treniņa vai puslaikā vai starp periodiem, ja, piemēram, profesionālās komandās, es nezinu, kā ir hokejā, bet ir sporta veidi, kur, piemēram, puslaikā profesionālām komandām ir galds uzklāts, ja, bet uz tā galda ir kaut kādi tur našķīši, ja, jo tas pārtraukums ir apmēram kaut kāds 20 minūtes, un tāda var kaut ko bišķiņu uzpildīties, ja, un tad parasti prasās kaut kas salds, ja, bet, tur ir uzmanīgi jābūt ar tiem visādiem batoniņiem, konfektēm un to, jo es jau teicu, viņi ātri iedos to enerģiju līdz tam brīdim, ka mums jau jāiet laukumā, jau atkal būs tas kritums, ja, vai tie paši saldinātie dzērieni. Līdz ar to labāk tad izvēlēties kaut kādus žāvētus augļus, kur būs tie šķiedrvielas klāt, ja, vai kaut kāds ābols vai bumbieris. Tur jāskatās, ir citiem, kam pūšas vēders, piemēram, no augļiem, ja, tur jāskatās tad labāk ko. Paskatīšos, kas čatā rakstīts. Tā, kā ir ar auzu cepumiem? Ja tie ir... Vai, ja auzu cepumi ir mājās pagatavoti, kur jūs zinat, cik daudz jūs esat ielikuši cukuru, tad jā, es, piemēram, cukuru vispār nelieku klāt. Es izvēlos stēviju, jo stēvija ir vienīgais no cukuriem, kas organisms viņu vispār neuztver, viņš nav neatpazīst. Viņam ir 0 glikēmiskais indeks, viņam ir 0 kalorijas, viņam nekā nav, viņš vienkārši iedod to saldumu, ja, bet kāpēc mēs izvēlamies auzu cepumus, tāpēc, ka tur ir tās auzas, un auzas arī ir ogļhidrāts, un ja tās ir pilngraudu auzu pārslas, viņas tad iedos to enerģiju ilgākam laikam, pārvērtīsies jau tāpat par cukuru, tur nevajag klāt vēl kaut ko likt, ja, vai arī jūs tur esat pielikuši bišķiņu, ja. Tātad par stēviju arī es, tā kā gribētu pieminēt, tā ir ļoti laba lieta, ko var droši iekļaut. Tad jautājums, vai visi lakto un piena spēki ir labi? Jā, viņiem nav nevainas, lakto ir ok, tikai jāskatās, cik arī tur ir cukurs, un nevienā ēdienreizē, bet sadalīt viņu uz vairākām, jo tur pārsvarā tas cukurs būs, visa tā pudele būs, tur, piemēram, lakto ar meža zemeņu garšu, viņa būs jau tur pudelē vairāk par dienas normu. Tā kā jāskatās. Ok, un tad pēc treniņa vai spēles, ja, pamatīgāks tāds ēdiens ir stundas vai 3 stundu laikā pēc, ja, tā nav baigās steigas, nav tā, ka uzreiz jāmet iekšā tur tīters un jātaisa dzīres, ja, normāli tur saģērbjamies, aizbraucam mājās vai uzējam augšā tur kafejnīcā, piemēram, ja, un tad pēdam pamatīgu ēdienu. Un kas tad tas ir, ja, tad tie būs ogļhidrāti, enerģijas iegūšanai un iztērēto glikogēnu krājuma atjaunošanai, un tās būs olbaltumvielas muskuļu veidošanai, bojāto muskuļu šķiedru atjaunošanai. Tātad pieņemsim atkal, tās būs kaut kādas krūtiņas tur vai zivis un atkal kaut kas no ogļhidrātiem, no graudaugiem, piemēram, ja, un neaizmirstam, protams, par dārziņiem, par šķiedrvielām. Vai drīkst augļu biezeni? Par augļu biezeni man ir augļu biezeņi un arī visādas spiestās sulas. Man kaut kā man nepatīk tas, ka viņās mēs varam daudz dabūt iekšā, un tas ir uzreiz milzīgs cukuru daudzums vienā reizē. Līdz ar to es vienmēr teiktu tā, ka labāk augli, kuru mēs košļājam un norijam, un viņš tur lēnā garā tur dzīvojās, nekā tas biezenis, kas tur vienā blāķī nonāk iekšā. Ja? Bet to šat tad var. Labāk varbūt tas ir par batoniņu kaut kādu. Labāk tas ir, bet arī jāskatās sastāvs kaut kāds bioloģiskais, kaut kāds varētu būt ok. Labi. Tad uzreiz pēc treniņa vai spēles, ja, tad uzreiz, ja, citreiz ir sajūta, ka vajag ēst uzreiz, ka nevar vairs neko, tur viss galva reipst un uzreiz jāmet iekšā kaut kas māgā, ja. Tie būs ogļhidrāti ar augstu vai vidē glikēmisko indeksu, tātad pilngraudu maize, banāns, tur visāds, tāda veida uzkodas. Un tas būs arī jau pieminētais iepriekš piena spēks, ja, jo tur būs olbaltumvielas kopā ar ogļhidrātiem, ja, tur būs gan tā sajūta, ka atgriežas atpakaļ dzīvība būs diezgan ātra.
Vēl bija čatiņā kaut kāds jautājums, un tad jau mēs pietuvosimies finišam. Tad tā, vai vienu piena spēku dienā izdzert būtu labi organismam? Man tā grūti pateikt, atkarīgs no tās ķermeņa masas. Katru dienu bliest iekšā vienu un to pašu piena spēku varbūt nevajadzētu, bet tad viņu var lietot. Tā kā pēc spēles, piemēram, spēle ir vienreiz nedēļā, jā, pēc spēles, vai, piemēram, ir treniņš 6 no rīta, pēc tam jābrauc uz skolu, jā, piena spēku mēs paņemam līdzi, un tad dienas laikā viņu var padzerties, jā, bet ne tā, ka katru dienu tagad dragās, tur vienu kaut kādu produktu. Tā. Vairāk vajadzētu koncentrēties uz to, ka mēs katru dienu iekļaujam to nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu, skatāmies, kas ir ar ogļhidrātiem, kas ir ar taukiem, un vēlams vienkārši mazāk tos cukurus nevajadzīgos. Labi, kas vēl? Kā ar proteīnu saturošu dzērienu uzreiz pēc trēniņa pašu samiksēts pulvers un piens? Es vienmēr saku labāk dabiskas izcelsmes, ja var dabūt, ja var kastītē ielikt iekšā vienkārši vārītu gaļu, tas ir labāk, bet ja nav nekā, akurāt nekā nav, kādreiz var izlīdzēties ar to proteīnu dzērienu, ja nepietiek dienas laikā, ja nevar uzņemt, tad var, bet arī, ka tas nav ikdienā, ka tas ir kaut kādās reizēs, kad tiešām vajag, kad ir milzīga slodze, kad ir bijis, piemēram, trēniņš arī svaru zālē, es nezinu, par kādu vecumu jūs jautājat, jo ir bērni, kuriem nav, piemēram, tik ļoti spēka slodze, bet jauniešiem jau ir, ja, viņam tad varbūt vajag vairāk, kādu reizīti var, bet tā kopumā es vienmēr saku, ar to, kas ir mums no pirmavota dabonams, to labāk. Kā ar aktimeli? Aktimeli ir vienkārši dzēriens, kur ir piens un cukurs, pārējais ir reklāmas triks. Tā kā, to arī kādreiz var iedzert, bet katru dienu droši vien nē. Vienīgā labā ziņa, ka tas ir maziņš iepakojums. Paskatieties, cik tur daudz ir cukura. Ok. Vai ir kādi vēl jautājumi? 15, kā ar tiem 20 gramiem olbaltumu vienā ēdienreizē? Ja svars ir ap 70, tad sanāk, ka jāēd 7 reizes dienā, ik pa 2 stundām, lai uzņemtu nepieciešamo devu. Principā, var arī, pieņemsim, ja jūs ēdat 20 gramus no rīta, pēc tam ir kaut kāda uzkoda, pēc tam ir kaut kāda lielāka, pamatīgāka ēdienreize. Ja, no teorijas mums, tā tas principā ir, ka 20 grami apmēram ir tas, kas vienā reizē tur uzsūcas. Ja. Diezgan grūti, protams, savākt, tad ir jāēd visu laiku, ja daudz, bet, principā sportistam, tāpēc jau sportists ir sportists, ka viņa dzīvesveidu tā arī sauc. Sportists tikai guļ, ēd un trenējās, jā, bet jaunietim vēl ir jāmācās, jāiet uz skolu, visu jādara. Principā viņam tā dzīve ir jāpakārto sportam, ēšanai un gulēšanai, jo tās ir 3 lietas, no kā būs atkarīgs tas, kā viņš jutīsies un kā viņš varēs izpausties. Ja? Un tā ēšana, dažreiz tās pat ir 7 reizes dienā, ja? Kad viņam ir kaut kas jāuzēd, pa drusciņai, ja? Tā tas ir. Kā ar zaļo smūtiju vai riekstu pienu ar banānu. Zaļie smūtiji, jā, tie, kas nav saldi, kas ir, viņi nekādi vai garšīgie nav, bet viņi ir ļoti labi, jo tur ir šķiedrvielas, to es atbalstu, bet riekstu pienu ar banānu, tas būs tāds riktīgs cukur dzēriens. Tas varētu būt, pirms treniņa tieši varētu, jā, bet arī, ja daudz iedzers, tad būs grūti, tad tur plunkšķais vēderā nebūs patīkami, tāpēc labāk kaut ko varbūt citu izvēlēties. Vai ir kādi vēl jautājumi? Tā, laikam jautājumu vairs nav. Es ceru, ka jums šī lekcija bija noderīga, ka jūs ieguvāt kaut kādu jaunu informāciju un jā, ka jūs lēnā garā kaut vai spēsiet kaut ko mainīt, ja ne visu uzreiz, jo es vienmēr saku, ja ir tāda sajūta, ka
ka mēs dzīvojam pilnīgi kaut kā citādāk, un tad ir tā sākumā vienmēr tā iedvesma, ka vajag tagad mēs visu mainīsim, un viss būs tur tā. Es iesaku to nedarīt, iesaku darīt lietas pakāpeniski to, pēc tam pakāpeniski to, vēl kaut ko, ja. Pakāpeniski pāriet no parastiem makaroniem uz pilngraudu makaroniem, kas arī bērnam izraisīs jautājums, jo kā, nav tik garšīgi, ja? Bet mēs paši esam atbildīgi par to, ko mēs esam pieredinājuši. Mēs paši esam pieredinājuši pie šī garšīgās versijas, tad mūsu pienākums un mūsu atbildība tagad ir viņus kaut kādā veidā motivēt, pāriet uz kaut ko veselīgāku. Jā, paldies par jūsu ziņām. Jā, un no kāda vecuma var lietot proteīnu? Nav tāds konkrēts vecums, kad tagad tieši var sākt un kaut kad noteikti nē, bet es vienmēr saku, jo ilgāk var pavilkt to laiku, kad mēs varam izvēlēties no tā, kas ir no dabiskā, tad maksimāli ilgi pavelkam to laiku. Ja ir tā, ka galīgi, mēs esam turnīrā un mums nav kur uzvārīt, mums nav kur nodrošināt, tad var arī 12 gadu vecumā, ja, var arī padzerties proteīna dzērienu, nekas traks nenotiks, ja vien tas nav sistemātiski visu laiku, ja. Tā kā tā. Labi, paldies jums par uzmanību, un ja jums vēl rodas kādi jautājumi, tad jūs vienmēr zināt, kur mani atrast. Es esmu pagrabā, sporta zālē pārsvarā, un tagad jau tuvojoties siltiem laikam, gan jau arī ārā trenēsimies, tā kā, ja jums ir kādi jautājumi, droši vienmēr varat pie manis vērsties. Paldies jums, lai jums foršs vakars!